Labvakar, es esmu sveicināti Lielvārdas kompetences centrā šajā piekdienā, ķīmijas pēcpusdienā. Un tad mēs aicinām Daci Namsonu un Agnesu Branguli pastāstīt par jauno mācību grāmatu. Labdien, klāt! Klasē un interesē, kā tas viss sākās. Kas gan to atcerās patiesībā? Ja? Pastāv tikai daži mīti no tā visa, un viens no mītiem ir, ka kādā Daugavas krastā Dace noklausīja kāda skolotāja Māra sarunu ar savu bijušo skolēnu, un tātad skolēns bija ļoti cītīgs ķīmijas skolēns un visu zināja par skābēm un bāzēm un arī par metāliem un skābju reakcijām ar metāliem, bet bija atstiepis ļoti, ļoti melnas vistas. Un izrādījās, ka tas jautājums bija, vai tādā veidā drīkst marinēt vistas, ieliekot vistas cinkotā spainī. Nu, tā bija tā atvērtā problēma. Cits mīts, kā tas viss sākās, iespējams, ka tas bija kāds no mūsu sapņiem, kāds ir ideāls skolēns un kādam īstam skolēnam vajadzētu izsākt. Bet varbūt, ka arī tas viss bija citādi, varbūt, ka tas radās kādās nopietnās pedagoģiskajās diskusijās, kur mēs mēģinājām skolēnus salīdzināt ar aizbergu, jo, kā jau jūs zinat, aizbergam ir gan virsējā daļa, gan apakšējā daļa. Un varbūt, ka bija tāda diskusija, kas gan ir šī aizberga virsotne, kam tam jābūt. Un iespējams, ka tie ir ķīmiskās reakcijas vienādojumi, bet varbūt, ka daudz svarīgāks ir tas, kas ir apakšā. Vai skolēns prot eksperimentēt, vai skolēns vispār spēja prognozēt un domāt, kas būtu, ja būtu, bet varbūt, ka tam visam pāri ir jēga, ko es daru, kāpēc tas viss notiek. Dace? Vai ir kādi komentāri? Nē. Nu labi, tātad Dacei šodien jautāšu, kas ir ķīmija, jo es esmu varbūt palikusi pie kādas definīcijas, ķīmijas definīcijas, ka ķīmija ir nemierīga zinātne, kas prasa, lai cilvēks tai ziedo sev visu. Ko domā Dace? Beigus vienu ķīmijas fakultāti un tagad studē otrā. Kāpēc saucās nevis ķīmijas fakultāte, bet materiālu zinātnes fakultāte. Un, ja mēs pastamies uz šīm te abām grāmatām, tad mēs tā nosacīti varētu teikt, ka ja mēs kādreiz skolā mācam, ka ķīmija ir zinātne par vielām un to pārvērtībām, tad tas ir par šo grāmatu. Un tas ir tas, ko māca Valdemāra ielā 48. Bet ja mēs skatāmies apkārt šodienas dzīvē, tad īstenībā mums jau apkārt vairāk ir materiāli. Un tāpēc tajā Ķīpsalā tur vairāk tā kā mācās par tiem materiāliem. Nu, lūk, un tad arī šī 9. klases grāmata sākas ar to, kādi materiāli mums ir apkārt un kā mēs varētu pētīt materiālus. Jā, arī varbūt, ka ir vēl kaut kas, ko mēs šobrīd nesauksim vārdu. Jā, es domāju, ka mēs varam iet tālāk. Jā. Tātad varam vaļā grāmatu. Šis ir saturs, un satura rādītājā mēs redzam nodaļu nosaukumus, tematu secību. Tātad pirmā nodaļa, kopā ir 6 nodaļas. Pirmā nodaļa, kā pēta materiālus, otrā metāli no izeivielas līdz produktam, trešā ieži un materiāli analīze un sintēze, ceturtā organiskās vielas, 5. vielu īpašības un pārvērtības un 6. cilvēks vielu pasaulē. Tad iesim tālāk uz pirmo nodaļu uzreiz, ja? Jo tas varbūt izskaidros, kāpēc nodaļu secība ir tieši tāda. Tad, kā jau Dace teica, pirmā nodaļa sākas ar materiāliem, un tātad pirmajā nodaļā ir apakšnodaļa izgatavo materiālu. Un tātad šie galvenie atslēgas jautājumi un atslēgas vārdi ir, kā ražo materiālus un kā veic šo tehnoloģisko procesu. Tātad līdz ar to paliek svarīgi, kas ir ķīmijas tehnologs un kādi ir šī procesa posmi.
Kā tad ražo materiālus? Kādi ir šie posmi? Mēs varam sākt ar procesa schēmu vai tātad pāriet uz dažādiem attēliem. Skolēniem ir iespēja skatīties projektā izveidotās filmas vai doties reālā ekskursijā uz reālu uzņēmumu un skatīties, kur sākas izēvielu ieguve noskaidrot un kā izveidotais produkts nonāk līdz patērētājiem. Un tātad, ko dara tehnologs? Tātad grāmatā ir apkopotas lietas, ko dara ķīmijas tehnologs, un, protams, šo schēmu vienmēr var papildināt, jo skolēnam ir iespēja to noskaidrot pašam. Un arī, protams, skolēnam ir iespēja pašam izveidot kaut ko, kas ir svarīgs, kas varētu būt tehnoloģiskā procesa produkts. Un tātad arī ne tikai laboratorijas darbi, bet apkopojums, kā tad veikt šādu projektu, kā būtu, kādiem posmiem jāsatur šim projektam. Varbūt, ka es skatos dažās sejās ir mulsums. Ko tagad Agnes te mēģina pateikt? Kāds tam visam sakars ar ķīmiju? Mēs ļoti daudz pēdējā laikā runājam, ka mums ir vajadzīga tā saikne ar dzīvi. Tā dzīve jau nav tikai tas, ja mums ir virtuves skapītī citronskābi. Tā dzīve droši vien ir arī tā, vai es savā karjerā gribu izvēlēties to, kas ir saistīts ar ķīmiju. Vai es gribu kļūt par tehnologu, par inženieri, nezinu, par vēl ļoti daudz ko citu, farmaceitu, un ar to pelnīt sev iztiku. Un tad ir tas jautājums, ja neviens nekad man ķīmijas stundās nemāca par to, kā šie procesi notiek un ko tad dara šajās profesijās, no kurienes es uzzinu, ka es to varētu gribēt un ka tas varētu būt mans. Un tāpēc šī ir pirmā nodaļa, bet faktiski katrā nodaļā mēs ejam šo ceļu, kā vispār kaut kas top no produkta, tas ir no izēvielas līdz produktam, un kādi cilvēki tur ir iesaistīti. Šodien nav tā kā kādreiz, kad Lomonosovs viens pats sēdēja šķūnītī un varēja izdomāt kaut kādas lietas. Šodien viss notiek kopā, grupā. Un tāpēc arī to ģipškartonu plāksni katram ir iespēja izgatavot kopā ar saviem klases biedriem, un tieši tāpat, kā tiek dzīvē veikti projekti. Tie tiek veikti kopā. Un tas ir arī tas, ka mēs mēģinām šajā grāmatā nevis likt stāstus, bet uzbūvēt scenāriju, kā tad es varu atklāt sev šo materiālu pasauli. Tad es par tādām varbūt nenopietnākām lietām, kā lasīt grāmatu, vai vienmēr jāsāk grāmata ir no augšas uz leju. Tad šajā gadījumā es tās schēmas sarindoju vairāk vai mazāk tādā secībā, kā tas bija grāmatā, bet, protams, mēs varam lasīt arī no beigām. Skolēni var sākt projektu, izveidot ģipškartonu plāksni un tad pajautāt, kā tad tas rodās. Kāpēc tas tā rodās un izdomāt, kā to visu pārnest uz kaut kādu rūpniecisku procesu, kādi cilvēki tur būtu iesaistīti un kas būtu vispār jādara, lai kaut ko izveidotu. Amatums. Kaut kur jau gan jau viņas ir. Tā, un tātad katras nodaļas beigās ir tādi apkopojumi, jeb kaut kas tāds, kas izskatās pēc koku zariem. Un mēs redzam, ka, lai apgūtu visu to, kas ir vajadzīgs pirmajā nodaļā, ir izveidoti tādi kā divi atsevišķi koku zari. Tātad ir ne tikai šīs teorētiskās lietas, kas ir materiāli, bet arī tātad ir parādīts, kādas prasmes ir jāapgūst, lai vispār spētu kaut ko izplānot un jaunu radīt. Un no kurienes tad šis koks? Tāpēc ir jāatgriežās pie 8. klases grāmatas, jo tātad 8. klases beigās mēs redzam šādu te koku, kas it kā sastāv no diviem līmeņiem, no zariem un saknēm. Kāpēc zari un saknes? Tad,
kad mēs tradicionāli mācāmies ķīmiju, mums ir tādas ķīmijas skolotāju svētās govs, mēs tā varētu teikt, neorganisko savienojumu klases. Un tad ir tas jautājums, kādreiz mēs gribam, lai skolēns iemācās tur 18 sāļu iegūšanas reakcijas. Un ja viņu nakts laikā pamodina, tad viņam tās 18 sāļu iegūšanas reakcijas ir jāvar noskaitīt. Mums šķiet, ka svarīgāks ir kaut kas cits. Mums šķiet, ka svarīgāk ir, lai skolēns saprot sistēmu, vielas, kā tās vielas ir uzbūvētas, kas ar tām vielām notiek. Katrs no šiem te stumbru veidojošajiem zariem veido skolēna galvā jēdzienu sistēmu par to, kas tad ir tā ķīmija. Un tad, kad es esmu sapratis, kā tad man veidojās tas stumbrs un tie zari, tad tās atsevišķās vielas, nu rejau te viņas ir neorganiskās un tur tālāk aiziet organiskās, cik kuplu to lapotni es tam kokam uzbūvēju, tas tad ir atkarīgs no tā, cik daudz laika man paliek. Bet ja viss process klasē aiziet tikai uz to, cik skaistas ir šīs lapiņas, bet tas koks nav, un vēl trakāk, ka saknes nav, tad tās lapas tieši tāpat kā rudenī paliek dzeltenas, sausas, sažūst un aizlido. Un tās saknes ir tās prasmes, kurām mēs ejam cauri katrā stundā. Un pirmā lieta, lai tiktu pie jēgas, tās ir prasmes domāt, prasmes darīt un prasmes strādāt ar informāciju. Labi, iesim tālāk, iesim pie otrās nodaļas. Nu, tātad ieskats otrajā nodaļā, tātad kā varētu veidoties skolēna sapratni, kā skolēns varētu saprast jēgu. Jā, tad par vairāk par šo trīsstūri. Kas tas tāds? Jā, tas droši vien diezgan jocīgi. Mēs te nemaz neizstamies pēc skolniecēm vairs, bet meklējam jēgu. Un turpinam visu laiku to darīt, jo ar ko mēs saskaramies, tad, kad mēs gribam, lai skolēns mums raksta reakcijas vienādojumu, tad mēs gribam, lai skolēns darbojās šajā simbolu un skaitļu pasaulē. Mēs gribam, lai skolēns saprot, kāds process ir apakšā tam vienādojumam un var mums paskaidrot, kāda ir sakarība šeit starp to makro pasauli, starp to, kas notiek tajā redzamajā kolbā vai mēģinē, un to, kā to pieraksta tajā vienādojuma formā. Un tāpēc jūs grāmatā neatradīsiet vienādu nosaukumus un neatradīsiet lapuses pilnas tikai ar vienādojumiem. Mums nav tādu tradicionālu virsrakstu ātoma uzbūve. Mums visi virsraksti ir, piemēram, kā pierakstīt tādu un tādu procesu. Jo mēs gribam domāt par to, kas tas ir realitātē, kā to pierakstīt, un tād mazliet pamatskolā ieskats tajā, kā to skaidrot, kas tur notiek ar tām daļiņām. Un tam mēs ļoti daudz izmantojam dažādus modeļus. Sīkāki skaidrojumi, lai paliek vidusskolai. Tas āķis ir tajā, ja mēs pamatskolā mēģinām visas šīs trīs lietas darbināt reizē, 1993. gadā Aleks Džonstons jau teica, tas nav iespējams. Nekad tur nebūs rezultāts, jo skolēns tajā vecumā to nespēja izdarīt. Un tā mums tā teorija ienāk mācību grāmatā. To, ka cilvēki dzīvē dara dažādi, mēs zinām arī Sibīrijā upes kādreiz mēģināja griezt otrādi. Var cīnīties ar dabu, ja kādam patīk. Mēs rosinām darīt to, kas ir jēdzīgi. Labi, tātad ejam tālāk pie otrā temata. Un no otrā temata mēs izvēlējāmies 3 nodaļas. Kā pieraksti metāla reakciju ar skābi, tad nosaukums ir tāds, tāpēc, ka jau tāds paskaidroja, prognozē metāla aktivitāti un lieto metāla aktivitātes rindu, atkal šīs vistas, vai ne? Nu, tātad vairāk pār 2-3. Kas tad ir iekšā? Tad tie jautājumi, kas ir jāapgūst šajā nodaļā, kā metāli reaģē ar skābi un kas ir aizvietošanas reakcija. Nu, tātad šajā nodaļā mēs redzam gan iespēju veikt eksperimentu, gan tātad ar schēmām ir parādīts, kas ir izēvielas, kas ir produkti un kas varētu veidoties, gan tātad iespēja pašam izspēlēt
gan, pieņemsim virtuāli, ja, vai no ar papīru, vai ar tāfeli, vai kaut ko, kā tas viss varētu notikt, jo ir iespēja arī apskatīt dažādas animācijas, dažādos materiālos, un arī tātad beigās pierakstīt šo reakciju, kad jau ir izveidojusies sapratne. Kāpēc tieši šādā veidā, kāpēc tik daudz dažādos veidos tiek piedāvāts pierakstīt šo vienu reakciju? Mēs dažreiz dzirdam tādus tā kā iebildes, kāpēc jūsu grāmatās ir tik maz teksta. Tad es tā domāju, ja mēs iedomājamies šodienas jaunieti, un kādus tekstus viņš vispār lasa. Viņš lasa interneta lapas formātā tekstus, kur dažāda veida informācija atrodas blakus. Mēs varam ļoti gribēt, lai viņš lasa ķīmijā tādu tekstu kā Mērnieku laikus, bet tad, lai mēs panāktu, ka viņš to lasa, tās stāstu grāmatas mums ir ļoti jāpūlās. Un tāpēc mēs šeit mēģinām darīt tā, ka tekstā atrodas pati galvenā ziņa, tas, kas patiešām ir jāzina un jāsaprot. Pārējais ir tas, ko es varu apjēgt, darot, jeb darbojoties. Un tātad, novērojot reālu eksperimentu, un tas, ko mēs gribētu, ir, lai blakus tai grāmatai ir arī tā mēģene. Grāmata neaizvieto mēģeni, viņa parāda to, kam tam būtu jābūt. Mēs gribētu, lai tad, kad to metālu tajā skābē ieliek, skolēns saprot, ko es daru, skolēns saprot, ko es redzu, un skolēns saprot, ko es secinu. Tā kā es dzirdu kādreiz, ka skolēns saka, izdalās ūdeņradis. Es domāju, interesanti. Kā es redzu, ka izdalās ūdeņradis? Es redzu, ka izdalās burbuļi. Un tas ir tas jautājums, kurā brīdī mēs mācam saprast, ko nozīmē novērot, un kurā brīdī mēs mācam saprast, ko nozīmē secināt. Un tad ir tā nākošā lieta. Kā es tagad mēģinu modelēt to, ko es esmu redzējis? Un šeit ir dažādi modelēšanas veidi. Šeit ir ar kartiņām, citur tas būs ar lodītēm vai bumbiņām, bet es mēģinu tagad pats darbojoties, izmantojot sagrieztas kartiņas vai izmantojot lodītes uz galda, izveidot to, kas atrodas grāmatā. Un tikai tād es esmu gatavs ķerties pie tā simbolu līmeņa un mēģināt saprast, kā tad to pieraksta ar tiem jocīgajiem burtiem un cipariem. Tā apmēram. Un tādā veidā mēs faktiski ejam cauri jebkurā vietā grāmatā, kur parādās jaunas reakcijas. Šis ir viens no piemēriem, tātad tas, ko mēs izvēlējāmies, kā metāli reaģē ar skābi. Jā, tātad es domāju, ka modelēšana šajās divās grāmatās ir ļoti daudz, tīpaši 8. klases tematā par organiskajām vielām, bet tātad tas ir patstāvīgai lasīšanai. Tātad nākamais temats par metāla aktivitātes rinda, jo metāla aktivitātes rinda, tā ir tā fundamentālā lieta, protams, mūsu grāmatā ir arī klasika un fundamentālā lieta, kas ir jāapgūst. Un tātad šajā gadījumā ir izvēlēta metode, ka skolēni, veicot eksperimentu, kaut ko novēro un tad pēc novērojumiem spēj kaut kādā veidā izveidot savu secību. Un tātad tālāk ir šī aktivitātes rinda. Kāpēc ir vajadzīga aktivitātes rinda? Mēs droši vien gribam, lai to, ko skolēns iemācās, viņš prot lietot visās nākošajās stundās tālāk. Lai mēs to panāktu, mums pirmkārt atkal ir jātiek pie tās jēgas, kas tas tāds ir, kā to darbināt, un tad ir tā nākošā lieta ar visām šīm lietām trenēties. Un ja šeit mēs saprotam to, ka dažādi metāli reaģē dažādi, un ko mēs varam saprast, kuriem tā kā ātrāk tas veids un kuriem lēnāk, vai kuri ir aktīvāki, kuri mazāk aktīvi, tad nākošajā paragrāfā mēs jau mēģinām saprast, kur to var likt lietā un kādā veidā to var izmantot. Gribu, lai es turpinu, ja? Un jau mēs esam nonākuši atpakaļ pie vistām. Šī stunda sākas ar jautājumu, vai cinkotā spainī var marinēt produktus ar etiķi. Kāda ir šī jautājuma jēga? Mēs pārliecinamies, vai iepriekšējās 2 stundas skolēns ir dabūjis to jēgu un sapratis, kā tad tie metāli ar to skābi reaģē.
Un tālāk mēs jau mēģinām saprast, kas tad te notiek, kā tad mēs to rindu darbināsim. Ir 3 dažādi metāli, ar kuriem skolēnam ir jāmēģina saprast, ar kuru kaut kas notiks, ar kuru nekas nenotiks. Un jāmēģina izdomāt jau pašam. Un nevis mēs viņam parādām priekšā, ir šitā, dari šitā, bet mēģini darbini to rindu un mēģini saprast, kā tam vajadzētu būt. Un pēc tam pārliecinies, ir tā vai tomēr ir citādāk. Jeb šeit jau uz šī piemēra mēs tātad kā piemēru izmantojam metālu reakcijas ar sāļiem. Nu, tātad, kas ir nodaļas nobeigumā? Nodaļas nobeigumā šoreiz mēs nestāstīsim par kokiem un zariem, bet tātad vairāk akcentēsim par uzdevumiem. Tātad uzdevumi ir sadalīti dažādos apakšlīmeņos, kas skolēnam būtu jāzina, kā jāspēj definēt, kas jāprot paskaidrot un kā tātad protu praktiski izdarīt un pastāstīt, kā to veikt, un tātad arī āķīgie uzdevumi. Nu, tātad, ko nozīmē protu paskaidrot? Šajā, piemēram, nodaļā tā kā būtiski ir metāla aktivitātes rinda nevis tikai zināt, bet tātad arī paskaidrot, kādu informāciju iespējams iegūt no šīs rindas, un tātad izstāstīt saviem vārdiem, bez definīcijas, ko ar to darīt, kāpēc tā ir vajadzīga, un tātad kā tas vispār atsauksies uz viņu nākošo dzīvi. Tikpat svarīgi ir pastāstīt, kā to veikt. Tātad nevis tikai izdarīt eksperimentu pēc instrukcijas, bet mēģināt otram varbūt izstāstīt, ko tu darīsi, kas būs labi, ja tu tā darīsi, un ja tu darīsi kaut kā citādi, kas no tā veidosies. Nu, un, protams, āķīgie uzdevumi. Āķīgie uzdevumi tātad ir garāki, plašāki, vai nu teksts vai zīmējums, bet tātad šeit ir āķīgais uzdevums par vēsturi, par santīmu monētām, un tātad, piemēram, šis uzdevums ļoti labi sasaucās ar interaktīvo disku, kas ir ķīmijā, un skolēnam ir iespēja varbūt atrast kādu palīdzību disku lasot, ja, un izdomāt, kā labāk veikt šos uzdevumus. Daži vien, ka daži skatās un domā, interesanti gan kaut kādi jautājumi ar melnu krāsu, kaut kādi jautājumi ar zilu krāsu, ko tur cilvēki var rakstīties. Mēs parādīsim nākošajā nodaļā, kā tad izskatās tā 1 stundas uzbūve, un katra stunda sākas ar mācīšanās mērķi skolēniem. Alisei Brīnumzemē jau ir teikts, es nevaru nekur aiziet, ja es nezinu, kur piet. Un tāpēc katra stunda sākas ar to, ko mums šajā stundā ir jāiemācās. Bet tad, kad ir beidzies temats, man ir iespēja pārliecināties, kā man veicas ar šo mērķu sasniegšanu tematā kopā. Un tas, kas šeit ir ar zilo krāsu, jautājumu formātā ir pārvērsti skolēna mācīšanās mērķi. Un pret katru no mācīšanās mērķiem tematā es varu pārliecināties, vai es spēju tikt galā ar šiem uzdevumiem. Un ir vēl viena lieta. Mēs visi zinām, ka klasēs ir dažādi skolēni. Ir skolēni, kam veicas ļoti labi, un viņi ātri ar visu tiek galā, un ir skolēni, kuriem varbūt iet grūtāk. Uzdevumi ir veidoti no vienkāršākā uz sarežģītāko, lai ko darīt būtu katram skolēnam. Īpaši mums gribētos, lai ar tiem āķīgajiem darbojās ne tikai 1 vai 2 skolēni, bet lai šo skolēnu skaits no stundas uz stundu kļūtu tikai lielāks. Ka būs tādi skolēni, kuriem galīgi nepatīk šie praktiskie uzdevumi, kur jāstāst par eksperimentiem, jo vienkārši viņiem nepatīk. Un tad līdz ar to atkal ir šī elastība lasīšanā, kad var izvēlēties, ko lasīt, kā lasīt. Nu, protams, viss notiek skolotāja vadībā, jo arī katram skolotājam ir tas, kas viņam labāk patīk un mazāk patīk, no kuriem uzdevumiem viņš izvairās. Man arī tādi. Tā. Labi, tad ejam pie 3. nodaļas. Tātad šādā veidā izskatās 1 stunda, un tātad kāds izskatās viens atvērums. Tātad krāsas, kā jau Dace minēja, ir ļoti dažādas, un tātad katra nodaļa sākas ar 1, 2 vai 3
jautājumiem, kas šajā nodaļā jāapgūst. Nu, tātad, piemēram, kā notiek nogulsnēšanās un kā prognozēt šo nogulsnēšanos. Tātad vēl ir sarkanā krāsā atslēgas vārdi, kas parādās tekstā. Nevienmēr šie atslēgas vārdi ir definēti kā definīcija, kas ir jāiekaļ un jāiemācās. Varbūt šie sarkanie vārdi arī vienkārši izskaidroti, kas ar to ir saprasts. Nu, un tā tad tālāk, jā, šie te zilie uzdevumi, vai nu tā tad pirms, lai kaut ko pirms lasīšanas vai pēc lasīšanas, jā, bet tātad, ko es piemirsu, kā katra nodaļa sāks ar kaut kādu zīmējumu. Nu, tāpēc, ka es arī nelasu laikam visu pēc kārtas, bet tātad sāks ar kaut kādu zīmējumu, attēlu vai fotogrāfiju un kaut kādu atvērtu jautājumu, uz kuru skolēns nevienmēr spēja atbildēt pirms viņš ir apgūs šo stundu. Iespējams, ka viņš var atbildēt uz šo jautājumu tikai pēc stundas, un tātad tas ir tāpēc, lai rosinātu kaut ko domāt. Tad jūs redzat šādus te zaļus logus, kas tātad apkopo to, nu, veido zināmu algoritmu, un to varētu uzskatīt arī par tādu kā atgādni, kur skolēns arī varētu veidot pats, papildinot ar saviem zīmējumiem, pierakstiem, lai saprastu, kā kaut ko veikt. Nu, un tā tad kaut kāda būtiska informācija, gan eksperimenti, gan arī kaut kāds algoritms, nu, ko viņš mācās, tātad šajā gadījumā, kā lietot, kā pierakstīt noapgulsnēšanās reakciju. Tātad vienmēr tiek sadalīts kaut kādās tādās loģiskajās secībās, ko es rakstu, ko es spriežu, un tātad līdzīgi tā kā eksperimenti, ko es daru, ko es redzu un ko es secinu. Es mēģināšu tagad teikt, kāpēc tas viss tur ir un kāpēc tur ir tā visa tik ļoti daudz. Viens no pasaules vadošajiem pedagogiem, Osbels, kad viņam uzdeva jautājumu, kas ir vissvarīgākais, kad mēs mācāmies, teica, ka vissvarīgākais ir tas, ko skolēns jau zina. Jeb citiem vārdiem sakot, stunda sākas tajā vietā, kurā mēs aktualizējam to, kas par visu šo mums varētu būt zināms, vai arī mēs izmetam āķi. Un tad, kad mums ir skaidrs, ko mēs mācīsimies, kad mums ir skaidrs, ko mēs par to jau zinām, mēs varam doties ceļā, lai tiktu pie tās jēgas. Un mēģinām tikt pie tās jēgas, jeb tā tad notiek šis apjēgšanas process, darot un domājot. Un tad ir tā, ka ir kaut kādas lietas, kuras mēs skaidrojam, bet pamatā, kā jūs redzat, kā ir uzbūvēta stunda. Stunda sākas ar uzdevumu. Tātad vispirms mēs darām un mēģinām saprast, ko mēs jau saprotam, ko vēl nesaprotam. Pēc tam seko neliels gabaliņš teksta, un atkal ir nākošais uzdevums. Atkal skolēns dara. Viņam ir uzdevums darīt, lai saprastu šo jēgu. Jo lasīšana nav mācīšanās. Klausīšanās nav mācīšanās. Mācos es pats apjēdzot, darot. Un tad ir tas nākošais, ir iespējas, ka es novēroju, bet ir iespējas, ka kāds cits skolēns te jau kaut ko ir rakstījis. Jūs redzat, te ir tā kā citā rokrakstā kaut kas ielikts un tāds zīmulītis klāt. Un mans uzdevums tad ir saprast, cik tālu tur jau ir tikts, vai tur viss ir pareizi, vai man ir kaut kas no sevis vēl tur jāliek klāt. Dažreiz man ir vienkārši jāizlasa šī cita skolēna domu gaita, lai es domātu līdzi, jo šis ir par to, kā es mācos domāt, par to, kā es mācos. Un kā jau teica Agnese, ir šīs zaļās atgādnes, jeb tā tad palīgi mums saprast lietas labāk. Un tad, kad es esmu apjēdzis, es sāku darbināt to, ko es tikko esmu mācījies. Un tad ir man iespēja ķerties pie tiem piemēriem, kas ir šeit, aiz šīs te zilās svītras, vai arī doties uz šīm nodaļas beigām
kur ir šie daudzie uzdevumi, kurus mēs jau rādījām. Tātad fundamentāls jautājums, kāpēc man to visu vajag? Kāpēc man tas viss ir jāmācās? Kur es to nākotnē likšu? Un es taču to ķīmiju varbūt nemācīšos. Kur ķīmija ir ap mums? Vispār es varētu to jautāt auditorijai, bet jūs jau noteikti ļoti visi labi zinat, ja, kad tā ir visur. Gan mēs ēdam, gan mēs dzeram, gan mēs lietojam ķīmiju, gan tātad visādā ziņā ķīmija ir visur. Ja, tātad šeit ir uzskaitītas tikai tās varbūt vairāk, varbūt populārākās lietas, bet mēs varētu turpināt un turpināt šo sarakstu. Un tātad, jā. Un tātad parasti ķīmijas atklājumi, jā, tiek vērtēti divējādi. Tātad mēs dzirdam reizēm, ka ķīmija nav laba, ka ķīmija ir slikta, nodara postu, bet tātad faktiski kāda ir ķīmija? Ķīmijai ir šī divējādā daba, un tātad nevienmēr tātad viņa ir vērtējama, es kaut kur aizgāju nepareizi, jā, nu jau galīgi. Tātad nevienmēr ķīmija ir vērtējama viennozīmīgi. Tātad, jā, daži piemēri. Kādreiz mēs dzirdam tādu jautājumu, kāpēc jums tajā ķīmijas mācīšanā kaut kas ir jāmaina? Nu, tās vielas ir tās pašas. Nu, kāpēc vajag jaunas grāmatas? Nu, kāpēc nevar mācīt ar tām pašām vecajām? Nu, ir taču vecas grāmatas, nu, mācam ar vecām. Tad ir tas jautājums. Man šķiet, pirmo reizi mums ir izdevies ķīmijas grāmatā ielikt šo jautājumu izvērtē. Kādi būs plusi no tā, ka tagad notiek šis process, vai mēs iegūstam šo vielu, un kādus riskus tas nes sev līdzi. Jo mums liekas ļoti svarīgi veidot skolēnam attieksmi pret to, kad dzirdot mēdījos kādu ziņu, bija kādreiz tāds hīts, kā centrālā cilvēki saindējušies ēdot tur skābus kāpostus vai kaut kas tāds. Ja? Ja es būtu vai tādi stāsti, ja man māca no 8. klases un vēl agrāk, varbūt no 1. izvērtēt informāciju, kura man tiek dota, tad varbūt dzirdot šādas ziņas, es saprastu, ka tas vienkārši nav iespējams. Ja mēs to nevingrināsim, tad mums būs tāda sabiedrība, kur tic tiem mītiem, kuri tiek piedāvāti. Tas ir viens aspekts. Otrs aspekts, mēs zinām to, ka ir Nobela prēmija. Tai pašā laikā, un tas ir tas labais darbs, ko Nobels cilvēcei atstāja, tai pašā laikā Nobels izgudroja dinamītu. Tas bija labi vai slikti? Cik daudz cilvēki ir aizgājuši bojā, tāpēc, ka Nobels izgudroja dinamītu? Šādu stāstu ķīmijas vēsturē ir ārkārtīgi daudz. Mēs zinām to, ka tad, kad izgudroja slāpekļskābes rūpniecisko ražošanu pirms Pirmā pasaules kara, sprākstvielu ražošanas apjoms milzīgi pieauga. Tieši tas pats notika Otrajā pasaules karā, kad polietilēns tika izgudrots, kā tur veicās, tā teikt, ar uzvaru Britānijas kaujā. Un šādu piemēru, kā ķīmija ietekmē vēstures gaitu, ir daudz, bet vai mēs par tiem mācam stundās? Jo mums šķiet reizēm, ka svarīgāk ir tie vienādojumi. Mums ar Agnesi šķiet, ka svarīgāks ir citas lietas. Es gan gribētu aizstāvēt Nobelu, jo viņš jau gribēja, lai dinamīts kļūtu drošāks, jo viņš mēģināja to padarīt drošāku un izveidoja šo aizdedzi. Bet, jā, vai zinātnieka atklājums ir labs vai slikts, to jau arī nosaka apkārtējo cilvēku izpratne par to, kas notiek, un apkārtējo cilvēku arī spiediens uz zinātnieku. Jo tas pats Fritz Hābers, kurš izgudroja amoniaku un pasaulē pavērās iespēja ražot minerālu mēslus, radīja arī chloru, kas bija nāvējoši Pirmā pasaules kara laikā. Labi, tātad cilvēkiem ir iespēja izvērtēt informāciju, pasauli ir vaļā, lasam, ko gribam, kur gribam, un arī šī grāmata piedāvā papildu informāciju, ko lasīt. Tātad ir nodaļa uzzini vairāk, un tātad šajā nodaļā ir gan teksts, gan arī jautājumi vēl par ko padomāt, gan arī tātad
arī tātad ne tikai par ko padomāt, bet arī norādes, kur lasīt tālāk un ko lasīt varbūt tālāk. Jā, tad tas varētu kuplināt tā iepriekš rādītā koka lapas. Vēl, kas grāmatā ir, pašās grāmatas beigās ir apkopotas vēlreiz visas prasmes, un tātad atšķirībā varbūt no līdz šim esošajām grāmatām ir apkopotas ne tikai eksperimentālās prasmes, kas skolēnam būtu jāprot filtrēt, ietvaicēt vai vēl kaut ko destilēt vai vēl kaut ko darīt, mērīt, svērt un tā tālāk, bet tātad tiek apkopotas arī pētnieciskās prasmes, kā viņam vajadzētu domāt, ko jautāt, kāpēc jautāt un tātad kā vispār veikt pētījumu. Un droši vien kā tāds neparasta lieta, kā iegūst un apstrādā informāciju ķīmijā. Jo ķīmijā izrādās ir tik daudz fundamentālu informācijas avotu un arī tātad neviens nepiedzimst ar šo prasmi lietot šķīdības tabulu vai periodisko tabulu un to pašu metāla aktivitātes rindu. Un tātad arī ir ieskats, kā lietot informācijas avotus, jo tātad, lai meklētu informāciju, ir jābūt sapratnē, ko meklēt, uz ko balstīties un kādā veidā vispārībā sākt meklēšanu. Un tātad, jā, tas viss, tātad vēlreiz atgriežoties pie koka. Tātad tās prasmes, par kurām Agnese tikko runāja, veidojās no tiem zaļajiem logiem, kurus tātad var ieraudzīt lapā. Un visi kopā viņi veido šo sakņu daļu kokam. Un līdz ar to tad grāmatas beigās jūs varat gan iepazīties vēlreiz, kas tad ir tās koka saknes, uz kurām būvējās visa pamatjēdzienu un pamatprasmju sistēma ķīmijā. Savukārt, ja jums gribās vairāk un vairāk, tad ar tām lapām ir tas uzzini vairāk vai arī dzen prasmes, kā pašam atrast citur papildus informāciju. Jautājumi? Par pārējām nodaļām jālasa ir pašiem. Jā. Un tur ir arī norādes, ko lasīt tālāk. Jautājumu? Būtu jautājums par praktiskiem darbiem. Vienalga iznāk, ka es tur grāmatā nevaru atrast nekur, ja, teiksim, to praktiskā darbu, to darbu atrast, kas tam bērnam ir jādara, kas tur ar ko jāsavē vai ko. Tas skolotājiem pašam ir jāsagatavo un tad tā kā jādod, jā. Jo grāmatā nekā tāda parauga nav gatava. Aiziesim uz rīģipsi. Vispār jau ir. Pirmā nodaļa, vai mums rīģips, vai mēs varētu atvērt lielvārdu grāmatu, jā. Tad mēs varētu parādīt. Metāli jāapšķiras skābi, ja? Cik tur viņam tā skābi jāpielīja, visas tā kā... Jautājums ir par to, ka šis ir grāmata, ir domāta skolēnam. Informācija, cik un kāda skābi jāņem, ir vajadzīga skolotājiem. Mūsuprāt, skolēna grāmatā nebūtu jābūt informācijai, cik, kur, kas, kā, no kurienes jāņem. Kas attiecās uz to, kas skolēnam ir jādara, to mēs tūlīt parādīsim. Ir tādi darbi, kuros ir rakstīts ļoti precīzi, kas ir jādara. Pirmā nodaļa, 9.
ir, un līdzīgi tāda ir gan ar